Lai nokļūtu galamērķī, mūsu stūres vīram Guntim vispirms jāizbrauc ar visu Igauniju līdz Tallinai. Tur beidzot satiekas mūsu 3 novadu – Alūksnes, Smiltenes un Valkas copmaņu komanda. Uzbraucam uz Prāmja, lai dotos uz Helsinkiem un pretī Copes piedzīvojumiem. Kad navigatora ievadītas koordinātes, kur atrodas ezers un mūsu mītne, ceļojums pa Somu zemi var sākties. Esam noīrējuši 2-stāvu guļbūves mājiņu pašā ezera krastā. Kad pabeigta iekārtošanās, pienāk laiks peldu līdzekļu sagatavošanai. Vo šito? Jā, tieši par to runāju, jā. Es tieši par to runāju. Kivijärvi tulkojuma nozīmē akmeņu ezers. Lai nu kā, bet Skandināvijas ūdeņos to ir pa pilnam. Copes sākumā saņemam kolēģu atskaiti, kuri vairākus kilometrus uz augšu šajā pat ezerā saķēruši ļoti daudz zandartu. Eholotē zivis parādās vajag brīdi, taču uz tādu veiksmi, ka tās pašas lec rokā, īsti neceram. Mazi stūmēji. Švaks stūmējs to. Reversu esat ieslēguši. Nopunkšķēja vien. Laimīgais acis, piespēja pilnu kameru acis arī. Ārā, tāds jau netrās. Roku neņemam vairs.
Johhaidikas pa liidacēna. Uz 1,5 kilogramu vairāk jau nebūs. Nebrauksim uz turieni. Un kas to saka? Человека, который знает дело. Дай-ка, kaut kas kā. Ko tu darīsi viņu? Vēl ārā vismaz. Pacēs. Tā apkilīt. Vairāk višķīt. Tolīt pārbaudīšu. Aire. Un aire. Ātrāk. Reizē. Cik te būs? Ka 3 centimetri. Mēru jau knapi izdod. Vast 84 centimetri. 3 581. Tur grozās. Dievs palīdz, kungi. Jā. Ir labi viss? Labi. Jā, viss kārtībā. Nav 2 līdaciņas. 80 un 84 centimetri. Un 80 centimetrīgā bija smagāk par 84 centimetrīgo. 3,600 principā. Tip. Ko tu tur te dari? Es desen. Tas desen. Jā. Sērsviecumu taisa. Jā. Laikam jau arī tas skatvēs, vai ne? Nē. Vēl ne, labi, būs uz pēc akmens. Pirms kam, lai iešķild uguni? To gan, jā. Uz visu mūžu vairs neatlikšanu neaugs. Laika apstākļi ir visdažādākie, varbūt pavisam mierīgs, tad uznāk vējš, uzspīd saule, uzlīst lietus un atkal viss ir mierīgi. Līdaka, jā. Līdaciņa, smuka līdaciņa.
Pašam vien jātiek galā ar zivi, ko noķēri. Ir? Ir, bet nav liels kasums. Noķer mazu. Olandiņš. Es domāju, kaut kā jocīgi ņem. Labi, jā? Tas būs labs gan. Un ko tagad liks klāt? Tas vasara. Tas vasara. Tiksies. Un gurķis un tomāts vēl. Laikam jau nē. Bet tos ne. Ar, kas? Kur te viņi ir, ka neredz? Ā. Jā, jā. Ja nebūtu tās līdzekļus, teiktu, ka bāle, bet... Jā. Mums diez vai pietiks, ka pietiks. Pēdējā copes diena noslēgusies. Kostikam un Guntim atliek salikt zivis vakuma pakās. Taisās uz copi. Nē, Kostiks taisīs mums māju. Bet tas jau tur, es domāju, to copi, kas tur būs. Mājas, jā. Nu kā, Kostik? Teiktu gribētos labāku to. Bet kas tur vainīga meistarība vai? Es domāju, ka tomēr ezers pārāk sarežģīts. Labi, Kostik, nu ir kā ir. Ir tā kā ir, jā, bet laiks pavadīts labi, kompānija laba. Nu tas ir galvenais. Ko tev vēl vajagot? Neatņemamas mūsu ikdienas pavadonis bija kājies. Dažviet jau pašā sākumā redzējām izšķilušos mazuļus. Turpat pie mājas iekārtotajā līzdā olas tika perētas vēl visu nedēļu. Beidzot arī tur izšķīlās pirmais putnēns. Agris, kas nofiksēja šo momentu, tika iecelts krustēva godā. Beidzot klāt, iespējams pats svarīgākais mūsu copes nedēļas moments – noķertā loma sadalīšana pa porcijām līdzņemšanai. Nē, tu saki kam? Labi, kā? Nē, komandu maiņa. Ej pīpēt. Šīdai. Atim. Un šīdai.
Kas tur šitas? Nākošais. Nākošais ir Agri. Apim bija... Šis lūdzu. Konstantīns. Agra un Konstantīna laivas uzlādēšanai vajag īpašu vietu. Tā atrodas dažu kilometru attālumā no mūsu mītnes, taču aizbraucam tur un viss notiek.